Nākamais tāds smags gadījums ir transcendentālā dvēsele. Transcendentālā dvēsele ir pirmspēdējā kategorija. Un kas tad ir šai transcendentālai dvēselē par uzdevumu? Pamatā atstrādāt sakrātos parādus. Un paskatoties uz šādu cilvēku dzīvi, liekas, tam gan neiet. Neiet. Jā, jo mēs parasti nākot uz zemes ķipa, lai atstrādātu parādus, nespējam, nemākam, nevaram iziet pārbaudījumiem cauri un sakrājam vēl lielākus parādus. Nepareizi reaģējot uz situācijām, uz cilvēkiem. Tā kā ar cilvēks ar savu prātu to dara, nevis tā kā mums pēc visuma prātu vajadzētu to darīt. Ja? Par to transcendentālo dvēselēm, par to mēs bišķīt vēlāk parunāsim vēl. Ko es gribētu par, tā... Pat tikpat, cik šis ir pēdējais dvēseles attīstības ceļš, tad viņa ir iemācījusies visu to, ko visums ir ieplānojis, ir pamatā atstrādājis visus savus parādus, izgājusi cauri visām savām mācības stundām. Un kas tad notiek? Viņas, izejot no tā, ka nav šo te karmātisko tikšanos un attiecību, viņas nes mūsu dzīvē laimes mirkļus un apdāvinājumu. Vai jūs esat redzējuši bērniņus, saucamos underkīnus, ja, ka viņš ir maziņš un viņš ir apdāvināts ar tik ļoti lieliem talantiem, no viņa nāk tik liela mīlestība. Es Malāho šovā ieraudzīju, tur rādīja puisīti, kuram ir ķermenis, kājas ir attīstīts, tā kā plezniņi, ja, rociņas nekādas. Liekas, tam dzīve ir tik šausmīgi daudz nodarījusi, ja? Tur vajadzētu būt kārtīgam rūgumpodam, pie kā viņš ir bērnam atdot, viņš bērnam bērnīgs. Un tur viņam bija atrast mamma. Mamma dzērāja, pametusi, un varbūt tas bija moments, ko mamma neizturēja pārbaudījumu, un no viņa atteicās, ja izmantojot savu 10% brīvo grību, ja neizgāja pārbaudījumiem cauri. No viņa, tas bija eņģelis. Viņš pavēra muti un viss tajā studijā, ar cilvēku prātu to nevar saprast, ka tu tādā stāvoklī, esot tanī vietā, tu var dot cilvēkiem visiem stiprinājumu. To es saprotu, ka tas ir viens no tām bezgrāmnē dušā, kas nāk, lai cilvēkus vestu pie kaut kādas apziņas, lai cilvēkiem dot, piemēram, ļoti apdāvināt cilvēku, kas ir mūziķi, fantastiski. Viņi jau mūs ar savu mūziku vai mākslinieki ar lielām dotībām, viņi jau mūs padara mūsu dzīvi krāsaini, mūsu dzīvi krāsaini, ja? Un, protams, kaut kā paši viņi realizējas. Un katrā ziņā tad, kad viņi šo savu ceļu dvēseli beidz ar šo te bezgrannuju, dvēseļu dzīvi dzīvojot, tad, savienojās ar radītāju enerģiju, ja, un tad radītājs savos plānos ievieš korekcijas. Viņa šī dvēsele var izlemt, vai viņa nāk atkal kaut kādos 14 sistēmās, kā, vienkārši kā eņģelis vai kā kas, ja, tā ir cita lieta. Cita misija. Tā ir cita misija, tieši tā. Bet tām transcendentālām dvēselēm ir tā, kā ir. Jo tās mācības stundas ir tādas, kuras apdzīvojas. Un kā veidojas mūsu mācības stundas, kā veidojas mūsu grēki, Bībelē ir 10 baušļi, un Bībelē ir vēl, protams, kur tas viss ir teikts, bet tas ir tik tā kaut kā, vai noslēpts, ka to tā grūti ir izprast. Es gribu parādīt
materiāls, ko es esmu uztaisījis, bet jūs varat paņemt, un jūs varat nepaņemt. Pirmkārt, gribu atvainoties par to, kad es uz vienas lapas vienu šitā un otru šitā iekopēju, ja? Šeit uz 3 lapām ir tas, kas tiek uzskatīts, kas ir jāsaprot pagrēt. Tikai, kāpēc man Bībele liekas nepieņemama? Es, kad aizēju iet dievnamā, mani sauc par grēsnieci. Grēsniece. Bet tā sajūta nav labi. Nav vajadzīga mīlestība. Bet īstenībā es esmu Dievu izredzēta, Dievu mīlēta. Tas ir visam kaut kas cits, bet tie ir 2 dažādi jēdzieni. Šeit jūs varat padomāt un palasīt, kas visumā tiek uzskatīts par grēku. Ja? Ja jums, protams, tas ir svarīgi, un jums tas ir interesanti. Nē, to, kad iesiet ārā, tad to visu izdarīsiet. Nu, un tagad pats tas garšīgākais. Tajā brīdī es varbūt padzeršos arī ūdeni. Varbūt jums tā interesantāk, mēs kādu 5 minūtes varbūt bišķiņ 5 minūtītes time out paņemam, un tad jums sāksies process noteikti. Saprotiet, ja mēs esam ceļojuši cauri gadsimtiem, cauri dzīvēm, viena vesela. Vienā gadsimtā viņai ir viens uzdevums, kad veselas attīstības pakāpes, viņai ir jāiemiesojas par mūku, viņiem kaut kas tur jāaiziet, jāiemācīt. Otrā, kā es jums teicu, ka ja tu ļoti kaut ko šajā dzīvē gribi, tev nelaiž, tātad tu visticamāk šo pārbaudījumu neizturētu. Tu nokrīstu vēl dziļāk, sataisīt vēl lielāks parādus, kas vēlāk ir jāatdod ar ciešanām, ja, un nepatīkamām situācijām. Tad nākamajā dzīvē, veselas attīstības pakāpe 20, 30 dzīves, Dievs tev saka, gribēji, ņem. Un, piemēram, pēc tās mūga dzīves, kas viņam varbūt ir likusies ļoti aprobežot, ierobežot, es saku tikai piemēram, vai apmēram skaidrs. Jūs esat karavīrs, jūs esat karavadonis, jo jūs gribējāt tik ļoti to, un jūs dabūjāt. Bet veselība tad ir viena visu laiku, ja? Un tagad tur pa tiem kariem iet runa par to grēku, par ko mums ir jāsaprot, ka mēs esam, ja piemēram kaut kādā gadsimtā esam bijis karavadoni un ar savu rīcību esam tik daudz problēmas sastrādājuši. Un šai rīcībai tagad tāds niegbūma veļās visādas sekas. Tad tur ir viss tas, kas ir jāsaprot ar to, kas ir grēks. Biju es ar savu kolēģi Gunu. Mēs bijām pa Latviju, pabraukājām un iepazināmies ar lielāko orhideju audzētāju Latvijā. Es tev gribu pateikt, kāpēc es to tā, uztvēru. Un viņam bija lielākā, nevis lielākā, bet, rāpuļu kolekcija, tā varētu teikt. Tad, kad es iegāju pie šī cilvēka mājās, viņam bija liela māja, bet šī māja bija principā atdot reptīļiem mazāk, bet tās orhidejas, ja normāli cilvēks uz balkonu, ko viņš dara? Viņš atpūšās. Tur ir balkons ar mitrumu un orhidejām. Viena istaba ir, principā, cilvēks var izdarīt da jebko.
Es uztaisu savu māju. Te man ir tā. Bet, jā, bet kas tur... Viņš dzīvo ar orhidejām un visa ģimene. Mēs arī vēlāk parunāsim, kā jums liekas, kas ir ģimene, tad pēc šī te kursa, ko mēs izrunāsim. Saprotiet, iepriekšējā dzīvē veseli ir varbūt dzīvojis džungļos. Ienākot šajā dzīvē, viņai tās sajūtas par to, ko viņa grib, kas viņai ir būtisks, kas viņai ir svarīgs, viņas jau nepazūd. Un viņš, esot šeit, tagad paņem iekšēju sajūtu, tas ir tikai dvēseliski sajūtu vadīts, viņš uztais to savu māju, tepat Latvijā viņam ir iekšējais džungļi. Protams, viņš ceļo un tiekās ar saviem interešu. Tā kā nekad nav, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Tev ir tāda māja, tev ir šitāda māja, tev ir pareizi, tu dzīvo pareizi, tīrs, kārtīgs, viss. Šis cilvēks vienkārši ieklausās dvēselē. Viņš dzīvo ar saikni ar savu augstāko es. To varēja ļoti just īstenībā. Tātad, lai dvēselīt aiziet to attīstības pakāpi konkrētā dzīvē, lai dvēsele satikt vajadzīgos cilvēkus, iziet vajadzīgo mācības stundu augšā, tajā brīdī, kad viņa nav iemiesojusies, viss cilvēks nomirst, jā, dvēsele tur, kur viņi ir, gars un astrālais, viss, kas ir mums, uziet arī augšā pie dvēseles, tu viņi tur ir kopā, vai viņi kaut kādos citos plānos, tas nebūtu tik būtiski. Un līdz brīdim, kamēr dvēselē ir jāiziet jauns ceļš, kas notiek? Dvēsele, tur tās dvēseļu tusiņš. Viņi saslēdz, es tā vienkāršoju, līgumus. Līgums, lai mēs satiktu īstos cilvēkus, iemācītos vajadzīgās mācības stundas. Un tie līgumi ir diezgan daudz un dažādi, bet nosaukšu jums tāds galvenos. Ja? Pēnākie ir mīlestības līgums, laulība līgums, bērnu vadīšanas līgums, vadītājs audzināmais, līgums, tas ir no vienas un otras puses, divas dvēseles. Ja? Imprint līgums ir audzināt svešu bērnu. Ja? Ārsts, pacients, un tagad sāksies ne tie patīkamākie. Vardarbs upuris, vergturis vergs, slepkavu upuris. Tur ir vēl sīkāk, bet tam vairs nav, tam nav nozīme. Tagad gribu pateikt vēl, kā katram šim līgumam, kas jums ir noslēgts, ir harmonija un atstrādes pakāpe uz kaut kādu doto brīdi. Ja? Piemēram, es esmu transcendentālā dvēsele, es to zinu un meklēju mierinājumu savās dzīves problēmās un atradu izskaidrojumu. Bet man ir biznesa kolēģi, kur ir vecā dvēsele, mans vīrs ir jaunā dvēsele. Un, ja iet runa par transcendentālām dvēselēm, tad viņi ir ļoti, ļoti daudz šobrīd un ienākušas viņas, tā attīstības pakāpe ir aizgājusi līdz tai pirms pēdējai jau rēķiniet, jā, bet atkal viena forma, 20-30 dzīves. No 1900. Gada ir parādījušās vispār pirmās šīs transcendentālās dvēseles, kurām tad ir pamatā jāatstrādā parādi. Ja? Un lai tātad dvēsele izietu visam tam cauri, viņa augšā saslēdz līgumu. Tad paiesim bišķiņi par tiem līgumiem, kā mēs to redzam un kā mēs to varam saprast. Piemēram, ja es teicu, ka mīlestības līgumam, un pie kam šie te līgumi ir vairāk, viņi jau nav viens. Pamatā tā nav. Ja man, piemēram, ir mīlestības līgums
ar kaut kādu cilvēku, nu tagad tā ir bijis dvēseli, bet tagad viņš ir cilvēks, ja? Man, piemēram, harmonija ir 80%, tad kā es to izjūtu? Es noteikti ar šo cilvēku stāšos attiecībās. Es nekad nevaru paiet dzīvē viņam garām, un man noteikti ar viņu būs attiecības. Bet tas ir mīlestības līgums. Mīlestības attiecības. Ja man mīlestības līgums ir noslēgts 15%, tad es jaunības dienās ballē vienu foršu puiku ieraudzīšu. Nu, tā man patiksies, viņš ir pilnīgi. Bet mēs ar viņu nodījosim pāris dejas, viņš varbūt iedos man kādu buču, un ar to mēs esam to, ko mums vajadzēja abiem kaut kādā veidā saskarties, mēs esam izdarījuši. Ja? Tas ir mīlestības līgums. Laulība līgumi ir tāpat. Ir laulības līgums procentāli 20, ja? Tad tev būs kaut kādas mīlestības attiecības, un tu pieskarsies tēmai par to, ka vajadzētu tā kā laulības nodibināt. Nu, ka mēs varētu salaulāties vai apprecēties, bet principā mēs to neizdarām, jo 20% ir ļoti mazs, nu, procentiņš. Bet, ja man laulība līgums ir 70, 50, 60%, tad noteikti, visticamāk, ka tās ir mans laulātais draugs. Un kā jūs zināt, parasti tas nav viens, nu, vairumam tas nav viens. Tātad, saprotiet, nu, nevar būt laulības nejaušas. Nevar būt mīlestība nejauša. Viņa augšā ir bijusi nolēmta un fiziskā formā atstrādāt ar kaut kādu nodomu, kurš ir zināms radītājiem, ne cilvēku prātam. Nu, piemēram, ja iet runa par to, ka, nu, tu man uzdevi jautājumu, es varbūt tur runāšu, ja? Nu, vai bija vērts ar to vīrieti palikt kopā? Varbūt, ka nevajadzēja. Ja? Tajā brīdī, kad es uzzināju par to, nu, jā, protams, nu, ja es 20 gadus esmu bijis kopā, nu, tad šis mīlestības līgums ir viennozīmīgi, ja? Nu, harmonija tad nosaka, ja, harmonija bija augsta, bet ir vēl kas. Ir atslādes līmenis. Katram līgumam ir atstrādes līmenis, un arī to tur var uzzināt. Mūsu atstrādes līmenis bija tieši 75%. Tajā brīdī, kad vīrietis ar cilvēku prātu izdomā, ka viņam vajag šķirties. Bet pusotru gadu laikā nevar izšķirties. Nu nekā. 2 soļus priekš, 1 apakaļ. Tas jau to parāda. Bet cilvēki jau rīkojās dažādi. Ja es šo te visu nebūtu braukusi, nu, saprotiet, tas ir ceļš. Ja tu jautā, tev pasaka. Ja man nebūtu pateikuši šo te atstrādes procentu, un es nebūtu šo te kursu noklausījusi, visticamāk, ka es tiešām būtu izšķīrusies, jo es nevarētu piedot daudz lietas. Tā kā cilvēki mēs to darām. Tu man, es tev. Tu varēji, es arī varu. Man taču ir lepnums, man taču ir gods. Jā, un mēs cilvēki varam izšķirties. Bet šie te līgumi, ja ir runa par mīlestības līgumu, tad 75% ir atstrāde, ir palikuši 25%. Kas notiek? Man ir cits attiecības, kaut kādi citi vīrieši. Viņam ir varbūt cita sieva. Ja viņš to izdara un apprecās, tad šī sieva ir līguma jau, ja? Bet vecās attiecības iekšā velk, aicina, grūzd un sāp. Līdz tam brīdim, kamēr jūs vienkārši ar ciešanām šos te atstrādājat. Viņš ziniet pāris, ja? Izšķirās, viss, prāt, viss sarāv, visas attiecības, padzīvo kaut kādu brīdi, pats pie vecās sievas apakaļ. Vai pie vecā vīra apakaļ. Tāpēc, ka sāp, līgumi nav atstrādāti,
Sāp. Tātad, ja jūs varat mierīgi, bez sāpēm, pateikt viens otram paldies, izšķirties pat bez paldies teikšanas. Tā būtu pareizāk, bet var darīt, kā iznāk. Tad jūs esat šo te līgumu apstrādājis, un jums ir vienkārši jāiet uz priekšu. Bet tas jau nav vienkārši. Tie ir daudz gadi, un tur ir atkal laiks, lai visu to sev pārtransformētu. Un tāpēc viena urantīs kurs ir zelta vērts, ka ir vieta, kur tu var aiziet un kur tu visu to var uzzināt. Var jau visam tam neticēt, var visam tam... Nē, mēs jau esam savu pieredzi izgājuši. Teiksim tā, pamatā urantīs kursu aizbrauc un noklausās transcendentālās dvēseles. Kad tu tik ļoti esi gribējis, uzzināt, pamatā. Jā, protams, cik gadus es vispār nelikos, viņi tur darās, vienā pasaulē, vai darās. Pienāk brīdis, kad man ir tik smagi, kad vairs nevar, tad atrod tos cilvēks, uzzina, izrāda, bet atkal, man ir līgumi vienkārši ar viņiem. Skolotājs, garīgais un skolnieks. Es viņus nevarēju neatrast, jo man ir līgumi. Bet ja tu viņus nebūtu, teiksim, nevar būt tā, ka nebūtu. Viņai nevajag tagad. Jā, bet viņa, teiksim, tu būtu izšķīrusies. Jūs taču vienalga pēc tam... Nē, nav nekur, nekur nav teikts, kad cilvēki atkal saiet fiziski kopā. Viņi cieši. Saprotiet, līgums jūs var atstrādāt fiziskā formā, šeit atstrādājat, kā jums tur dzīve iet, tā iet, ja? Jūs varat izšķirties, jūs varat pāraut attiecības, jūs varat izbeigt draudzības. Ja jūs visiem varat pateikt, ka man ir baigi forši, un man tas tur vecais, tā vecā pilnīgi nav. Lai tur viņš darās, bet iekšā jums sāp. Jums sāp. Nē, tiem, kam sāp, tie, kam sāp, ja, cik nav cilvēki, kas ir izšķīrušies, abi šūmēs uzliesmojuši ātri un dzīvo, ir otrās sievas un ir bērni, bet iekšā viņš mīl ļoti šo cilvēku. Līgumu nav atstrādāt. Līgums var atstrādāt arī šādā veidā, jo mums ir šī 10% brīvā griba. Mēs gribam, mēs 10%, cik mums dod šos 10% to tunelīt, ja? Un mēs ejam, un mēs daramies. Ja? Bet mums sāp. Ja jūs varat pateikt viss, un jums nesāp, tad jūs vienkārši esat atstrādājis kaut kādas. Es varu pateikt, ģimene ir tikai un vienīgi karmiskas attiecības. Karmiskas attiecības ir kas? Cēlonis, likumsakarība. Tie, kam jūs iepriekšējās dzīvēs esat parādā vai kas jums ir parādā. Un šajā dzīvē ir kaut kādā veidā šie te lielie uzdevumi jāatstrādā, šīs te lielās mācības stundas jāiemācās. Un šie līgumi tā ir savstarpēji saslēgti. Piemēram, vēlāk pateikšu, ja jums tas interesēs, protams, ja jums tas ir svarīgi, varbūt, kad kāds uzreiz sapratīs, kāpēc mans vīrs tā rīkojās, kāpēc mana meita tā rīkojas, kāpēc mana mamma tā rīkojās. Ja? Tālāk, laulības līgumu mēs tā kā bišķīt izgājām, tur ir skaidrs, ja? Bērnu radīšanas līgums, arī ir skaidrs, ja? Ne jau vēl, piemēram, ir bērns, un vienā brīdī viņš pasaka, visi es braucu uz ārzemēm. Normāli iziet no skolas ārā, es braucu uz ārzemēm. Mātei var matus plēst nost, kā, jauns bērns, kā uz ārzemēm. Jā, brauc uz ārzemēm. Kas tur notiek? Satiek savu otro pusi. Viņam vienkārši līgums dvēselisks vada ceļu, un viņam vienkārši ir jābūt. Man šajā ziemā satiku sievieti, braucot mājās no Rīgas, un bišķi dzimta. Tajā brīdī, kad es biju savu mazmeitu aizvadījis pie mammas uz Rīgu, un man bija tukša māja, vīrs ir strādā ārzemēs, mazmeita nav, meita Rīgā,
Un es kaut kur aiz grobiņas sāku runāt ar sievieti, kurai ir 2 mazas meitenītes. Vienkārši es viņu ievēroju, tās meitenītes čaloja visu laiku. 2-3 gadi, ziema augsts. Un kaut kā pie grobiņas, mēs tur runājam, ka viņi brauc kuro reizi jau no ārzemēm. Es pat esmu braukus pie mazmeitas, pie meitas uz ārzemēm. Es zinu, cik ir grūts ceļš ar mazbērnu. Es esmu mazmeitas pasējis mammai līdzi, ja? Es saprotu, ko tas nozīmē. Viņai 2. Un es saku, tad vismaz viņi no īrijas brauc. Jums, sagaidīs kāds Liepājā. Viņa tā, ja tā godīgi, neviens man nesagaidīs. Pēdējais rīdzinieks, pus8 te Liepājas, sāls, ziema, tas ir 10 kapeikām, ja pat vēlāk, 11. Es saku, kā nesagaidīšu? Jums taču ir kaut kur naktsmājas rezervēts. Nē. Izrādās viņa mukļu savu vīru. Tātad viņai, tā sievietei, ir īrijai jāsatiek ar līgumiem, tas viss notiek, jāsatiek vīrietis, viņa sadzemdēja 2 bērnus, un īstenībā beigās viņa vēl bija stāvoklī ar 3. bērnu. Nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Nekas nenotiek ar jūsu brīvu prātu. It sevišķi notiek jau tie 10%, bet tās lielās lietas, kas jūs vāda katru pa dzīvi, tas viss ir augšā, saplānots un uzzināts. Tad bērnu radīšana ir skaidrs. Vadītājs audzināmais. Ja? Ir, piemēram, ģimenes, kurās mamma ir gan skolotāja, mamma ir gan glābēja, un mamma ir arī vēl vadītāja. Man ir velta gabaliņi, ja? Tas ir cilvēks ar savu prātu un emocijām. Bet tam bērnam ir jāiet cits ceļš, tam bērnam ir cita vide, tam bērnam ir citas skolas. Un mēs jau gribētu mūsu bērniem ķiseņus visu laiku mēs apakšā, bet mums jālaiž, lai viņi lido. Tātad vadītājs audzināmais, tas imprint līgums. Ja cilvēks zinātu, ka tāda līguma ir, tad nebūtu nosūdījumi tiem vīriešiem vai tām mātēm, kuras pamet savus bērnus. Man nepiedalās audzināšanā. Atkal savs pie. Un nekad iekšēji mēs nenosodītu tos cilvēkus, tos tēvus bērnu, kuri var vienkārši pacelt cepuri un nelikties vispār neziņas. Par to, ka viņam ir 3 bērni kaut kur. Jo šī dzīvē viņš vienkārši šo te bērnu neaudzina, bet nekur nav izslēgta tāda iespēja, ka izmantojot šo te brīvo gribu, es varu finansiāli palīdzēt šim bērnam. Es viņu neaudzinu, jo man nav šis te vadītāja līgums, bet es viņam varu palīdzēt. Atcerieties, ko es teicu, visas jūsu labās rīcības izpausmes nes jums vēlamos rezultātus vai nenes, viss tiek augšā reģistrēts un viss tiek novērtēts. Vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, plus vai mīnus. Bet jums tik vienkārši palikt dzīvot. Saprotot, te ir tas pieņemt, ir vienkārši pieņemt. Tad. Atcies, mēs esam runājuši, ka es teicam, tam ir droši vien kaut kāds iemesls, ka tas notiek tā. Ja? Bet, ja tu pat iekšēji neieklausies sevi, ja tu nemeklē atbildes, tad tu rūksti, tu taisi savu cietumu un tu viņā dzīvo. Normāls cilvēks, kurš varētu dzīvot laimīgi, kurš varētu visu kaut ko izdarīt, kurš varētu savu iekšējo bērnu saskaņā dzīvot un uzkurbulēt savas iekšējās vēlēšanās. Jo, dzīve jau ir jādzīvo ar garšu, tāpēc viņi mums ir dot, bet mums kaut kā uz pusmuļu viss tā garša kaut kur pazūd. Un tāpēc, ka jāiet jārukā, ja? Jāiet rukāt nākot. Jā, bet visi jau, ko mēs vienkārši tikai, kāpēc tās meditācijas palēnam? Tāpēc, ka, lai jūs ieklausītos sevi, ko tad īsti, kas jums tas iekšējais, ko viņš īsti grib. Un, ja ir tās piekabes ar prātu sakabinātas attiecībās un
ar darba devējiem, ar vienalga kaut ko, nu tad kabinieti tu pa bišķiņiem nos, lai tu ejot vari dzīvot laimīgi, piepildīt, apmierināt, mīloši. Tā jau tikai mūsu vismēr. Bet tas ir to, ko tagad stāstīt būtībā no citiem tiek, tīši vai netīši noslēpts, jā? Mēs tā nejauši nav tam tādam... Nav nejauši. Jā, bet nav skolā tāda mācība par to, ko Jā, skolā mācība nav. Jā, bet es, ko gribu, par šo te mācību, es teicu, urantijas kursu noklausās pamatā šobrīd transcendentālās dvēseles. Jo viņiem, protams, ar cilvēku prātu rīkojās savādāk. Bet tam, kam šis kurs ir jāaiziet, tāpēc, ka ir šis skolotāja līgums. Caur cilvēkiem viņš dzird, bet protams, jo man šito pašu, vīrs uzdeva. Viņš teica, bet paklausies, labi, jā, mēs tā izdarījām, iekāpām 2 reizes vienā tajā peļķē, iekāpām. Tagad darīsimies atkal, jā, jo nekur jau netikām. Un tad, kad nāc tie skaidrojumi, bet Krievu laikā, viņš saka, kā tad? Kā Krievu laikā? Kas viss šito, kas to viss teica? Nevajadzēja tā Krievu laikā. Vispār, ja nav tā pa Krievu laikā, tad arī tajā laikā kaut kā bija citādi. Domāšana bija citādi. Bet, protams, Baidījās, kad Marija runā par privātu dzīvi, baidījās šķirties, Nē, bērni vispār dzīvā, tā kā kaunā dzīvā, it kā bija, jā. Jāprecās kāda. Tagad jau vien dzīvot savu. Cits visā dzīvē jānereiz. Vispār ir ļoti reti tādi cilvēki, kuriem nav mīlestības līgumu, kuriem nav laulību līgumu. Bet ļoti reti ir tādi. Un tagad arī tā tendence vairāk, man liekas, ir, tagad teicu 40 gados zemdēļ. Man liekas, ka tagad tā vien vairāk ir tendence novilcināt to laiku bez bērniem. Varbūt. Nav finanses vēl nokārtot, nekā nav. Tas zemdēs to bērns, ka nekā nav. Bet zini, kas ir tagad, es tev tagad Daiga apgāzīšu, es tev godu vārds apgāzīšu par to. Tas ir tikai mēs ar cilvēku savu prātu izdomājam, ka nav laiks. Saprot, ir mamma, un paliek stāvoklī. Man ir situācija, kur es esmu izdzīvojis līdzi. Un mammai ir iespēja, brīvā griba, 10%. Taisīt abortu vai piedzemdēt bērnu. Un tagad... Nē, pagaid. Tur taču ir rakstīts. Bet mamma jau saprot, man arī jaunībā ir gājis visādi. Es tad, kad ieraudzīju to, ko es tad es sapratu. Es jau arī agrāk sapratu, ka tas nav labi, jā, bet tā. Bet, mamma zina visu šo te urantijas virtuvi, un mamma ir jebkurā gadījumā brīvā griba. Tu to var darīt, un tu to var nedarīt. Neviens tev no augšas nepateiks, tu tagad darīsi tā. Un ko mamma? Runās ar to vīrieti, ar kuru ir izšķīrusies. Necik sen ir pārtrauktas attiecības. Saprot, kā Dievs, lai tu no savām mācības stundām neaiziet. To cilvēku prāt izšķīries, tu no grūtībām aizgāji, no mācības stundām aizmuki, un tu paliec stāvoklī. Jo tev ir bērnu līgums. Protams, tu tā kā var izņemt ārā un izmest miskastē, un iet tālāk. Bet ja tu neizgāji tās mācības stundas, tad tev nāk pretī nākamā situācija, kurā tu jutīsies tieši tāpat. Es varbūt par bērnu zemdēšanas nerunāšu, ja? Tur atkal ir, ja tu uzdod jautājumus, tev ir atbildes. Šī sieviete arī saka, ja? Nākamreiz varbūt tu stāvoklī var palikt pēc tik un tik gadiem. Un tu pat tas ir, ja cilvēks meklē, grib dzirdēt atbildi. Viņa varbūt ir jaunā dvēsele, viņa varbūt vecā dvēsele. Viņš tikai iet un dzīvo un rīkojās, ja, bet transcendentāļiem ir tā kā jāatbild visu to. Labi, mamma izdomā, ka viņa dzemdēs ar šo vīrieti. Runā, beigās izrādās, ka vīrietis ar visām 100 rokām par gribu bērnu, gribu ģimeni. Bet finanses nav. Mamma ir bez darba,
īpaši nekāda izglītība nav, bet ir iekšēji talanti daudz. Pie kam tas nav vienīgais bērns, kas nāk, ir jau bērniņš, un cits ģimenes. Un vīrietim nav vispār iztikšanas līdzekļu. Nu tad, kā tu teici, naudas nav ko dzemdēt. Nu tā dara. Bet, ja tas bērniņš ir jau ieplānots pa umalčāņiju, tad viņam viss sakārtojas. Un es tagad skatos, nu tā no malas, kas notiekās. Pēc brīža vīrietis atrod darbu, normāli, tā, lai ir ar ko iztikt šai šūniņai, viņš nopelna. Protams, sievieti pareizi motivēja viņu. Tas ir ļoti būtiski, ka viņu pareizi motivēja. Ja? Bet atkal, viņam ir kaut kā sagatavota, lai tas viss būtu tā. Un tam bērniņam netrūkst pat ne putna, piena, viņam nav pārpilnība. Ja? Bet viņam ir viss. Tāda ierīcīte, tāds šūpulīts, pie kam tas viss nāk no malas, no cilvēkiem citiem. Viena vecāka uzdevināja ratus, otra vecāka vēl kaut ko. Viss mans izrādās, tā puiša māsa ir pilnīgi gandrīz vai jaunas. Viņi tam bērniņam piepirka tikai to, cik varēja atļauties. Bet tam bērniņam tikai tāpēc, ka viņam šeit bija jābūt, un, protams, tam bērnam jau ir savs ceļš. Ja? Ir bērni, kur dzimst trūcīgās, nabadzīgās ģimenes un liela pārbaudījuma. Arī tas jau augšā ir bijis nolēmts. Ka šim bērnam ir jāaiziet šādiem pārbaudījumiem cauri. Es visam esmu cauri izgājis. Ja? Labi, tas ir par tiem bērniem. Un tā ir atbilde, ko vienkārši es teicu, cik sen ar to saskāros, un tu man tā pateici, man bija jāpasaka. Nu, tad glābējs glābjamais. Nu, es visiem saviem ģimenes locekļiem esmu glābēja. Visiem. Glābējs. Jā, tad, kad ir pakaļā, jā, savai ģimenei un arī daudziem citiem. Atkal, tieši šis, to jau es varu tikai tagad izanalizēt, kā es pa dzīvi esmu gājusi, kāpēc mēs ar tevi tā, saprot, es jau tev tā neteicu, es teicu, tam ir droši vien kaut kāds iemesls, ja? Es vienkārši nespēju paiet garām situāciju, nespēju paiet cilvēkam, es vienkārši to daru. Tāpēc, ka nav augsts man tas ir ielikt. Pa cilvēku prāt, ko lieni? Kam? Kāpēc? Pēc zinu, pa ko mēs runājam. Un es viņiem esmu glābēji. Un attiecībā ar šo vīrieti, kad viņam izskaidroja to, par tiem līgumiem, viņš jau neiedziļinās. Vīrieši neietam līdz viņiem izaugsmei, tas nav, un arī nav vajadzīgs. Mēs par vibrācijām runāsim, jūs sapratīsiet. Tajā brīdī, kad sieviete paaugstina savas vibrācijas, viņš vienkārši savas vibrācijas maina, un līdz ar to mainās kaut kas pa zubratiņam viņā pašā. Es arī turētu. Un ko es stāstīju, galīgi izsīdu no tām sliedēm. Vibrācijas pa vīriešiem. Jā, bet pirms tam, kāpēc es to... Nē, protams, kaut ko es gribēju teikt par tiem vīriešiem, bet, labi, varbūt tas nebija svarīgi. Par tiem glābējiem. Jā, un tad tā sieviete viņam teica, tā ir viņas saruna ar manu vīrs atstāstīt, protams. Tā nenotiek, nestāst vīrietim, sievietes, visas tās lietas. Nē, tas ir tā kā pacients, ja? Skolotājs un skolnieks. Tu jau vari šķirties. Te var būt ar to jauno sievieti, būs kaut kādas attiecības. Bet tev ies ļoti smagi, jo tur nav glābējs glābījumā. Un ja tas līgumiņš nav, tad tev ies ļoti smagi. Bet tu, protams, to var darīt ar savu cilvēku prātu. Jauna mīlestība, rozā brilles. Var. Labi, tas tā. Ārsts, pacients. Es visai savā ģimenē esmu ārsts, un ne tikai ģimenē. Un tagad
Tikai pēc laika es saprotu, kāpēc es to daru, to, ko es daru, un tāpēc, ka man ir tie līgumi, bet atkal, man ir konkrēti savu misiju, konkrēti savs ceļš. Kaut gan entos gadus es vadīju šmorētavas lielākas vai mazākas, un es arī tagad to daru. Jo, es kaut kā pelnu maizes daļu. Es esmu entos gadus izstrādājis kaut kādu darbu, prasmes, un kamēr man tas pašai liekas pieņemam, es to darīšu. Es pieņemu, ka vienā brīdī es pateikšu, nē, es jau pateicu. 3 gadus vispār neko nedarīju. Atrada atkal man. Tas, tā tas ir. Skolnieks, skolotājs, tie var būt jebkuras skolas, kas ir jāaiziet, jā. Garīgās skolas noteikti, garīgie skolotāji noteikti. Tu nekad savam cilvēkam neaizies garām. Nekad. Jā, vien tu iekšēji neko. Ja? Un tad tie smagie līgumi ir vardarbs un upurs. Ļoti smagi līgumi, jo, ja tu esi upurs, galīgi garām, jā. Es pēdējā laikā, mans viens iemīļotākais kanāls ir RTR Rasija, jo tur rāda filmas par dzīvi. Un tur dikti var redzēt šos te līgumus. Jūs saprotat, tad, kad mums sāp mūsu dzīvēs, tad, kad mums ir savu pārdzīvojumu, tad, kad mums ir savu prieku, tad, kad mums ir savas jūtas un emocijas, mēs savu dzīvi tā kā no malas nespējam redzēt. Bet, kad pie manis atnāk cilvēks uz konsultāciju, viņš pusstundu izstāst, taču, man no malas ir, skaidrs, kur ir tavas, kāpēc tev, kur ir tava pamats situācija, kur ir tava pamats skola, pat nemaz neiedziļinoties detaļās. Un, tad, ja tu esi tas upuris, iet ļoti smagi. Vienkārši, arī tas ir tas uraktīs jēdziens, kad ar mīlestību ir jāatstrādā. Tas tiešām. Tas atkal ir Bībelē, tikai iemīlot savu pārdarītāju. Tev nodzēšās šis te līgums. Mīliet savus ienaidniekus. Šeit tas ir. Bet šajā dzīvē šis ienaidnieks pret manīm, pret upuru, ir tāpēc, kad es kādam esmu bijusi ienaidniece, ar savu rīcību, tur reku ir smuks sarakstīts, kādas šīs rīcības varētu būt. Un es esmu radījusi to situāciju, kad man ir jācieš. Man ir jāsaņem transcendentāli, jāsaņem atpakaļ visu to. Jā, es atvērdos. Vergs, ziniet, ir tādās ģimenes, kuros bērni ar vecākiem ir sasiet ar šādiem līgumiem. Bērns ir vergs, bērns ir vecturs, vecāki vergi un arī otrādi. Bērns ir vardarbs un vecāks ir upuris. Un tur vēl ir vadīšana, un tur vēl ir viss kaut kas. Mēs pašlaik atvielsim varētu. Tā ir tava galva. Ja tev nebūtu jāaiziet šī te mācības stundai cauri, tu dzīvo citā valstī. Tu dzīvo citā, ja tev dvēseliski nebūtu jābūt šeit, nebūtu jāiemācās tās mācības stundas, tu te nebūtu. Pus Latvija ir izbraukus ārā. Tu būtu tur, tu dzīvot jau pārticīgāk, tā kā tu tā tu domā. Jā, bet pagaidām iekšā jau nebrauc vēl tik daudz. Tā Latvija es biju aizbraukusi 2 mēnešus padzīvoju, es nezināju, vai es atbraukšu atpakaļ, vai es palikšu tur. Es, paldies Dievam, ieklausījos sevi iekšā. Cik nav cilvēku? Ko es vēl gribu pateikt? Par tām valstīm un visu. Pilnīgi ar katru cilvēku, ar katru preparātu mums ir sava harmonija. No 1 līdz 100%.
uzturbagātinātājs. Es varu iet aptiekā, es varu nopirkt jebkuru. Ar vienu mana harmonija ir 10%, ar vienu varbūt 80%, ar vienu 50%. Ar jebkuru cilvēku. Nu, pa aurām runāju, teicu, nu, ka man nāk virsū, ja? Tu ar cilvēku, ar kuru tev ir harmonija tikpat kā nekāda, vienalga kāda viņam ir tā aura, slikti jutīsies, jo tev nav harmonijas arī. Un to cilvēks sajūt vienkārši šādi ar sajūtām, ja? Harmonija no 1 līdz 100, ar visu. Piemēram, valsts, es varu aizbraukt uz Zviedriju, es varu aizbraukt uz Norvēģiju, es varu aizbraukt uz Angliju. Tur es uzzinu. Zviedrija 100%, Norvēģija 85%, Anglija 33%. Un es uzzinot to informāciju. Niko Latvijā. Jā? 100%. Nu, ja es šeit esmu, tad man te jābūt. Saprot, mēs apsveram iespēju, varbūt jābrauc uz to Zviedriju, no 100% kaut ne, jā, vieglāk dzīvosies. Bet saproti, aizbraukt jau tad aizbrauksim, kad kaut kas saliksies, kaut kas notiks, kad, tā nebūs, kad tagad visas no rīta peceļos, taisam būdu ciet un braucam. Nē, ir jāaiziet kaut kam cauri, ir kaut kas jāizdara, kaut kas jāsakārto, un tad vai tas, saprot, ja tas notiek dabīgi, tad tas ir tavs. Bet ja tu forsē, ja tu jūti pretestību, tad tas nav tavs, nav ko līst. Es aizbraucu uz to Angliju, 2 mēnešus padzīvoju, un tad braucu atpakaļ, un es sapratu, ka nē, lai es 3 stundas transportā kratītos turp un atpakaļ, nē. Visiem man tagad vajag, tā arī visam traucē. Tas ir internetu konferencēs, kur ir... Jā, bet man vienkārši ir tie celtnieki, un man bija svarīgi viņam uzzināt, ko tad es gribu īsti kaut kādā vienā vietā. Es atslēgu. Es prasīju jums izslēgt ārā, un pat es daru tādu tā, jā. Tā. Slēp kā upuris. Te ir atbilde par to, kā. Mēs nevaram izkūpēt tāpat no zemes virsmas. Ja mēs esam augšā noslēguši līgumu, ka zināmā laikā man ir jāaiziet, tad kaut kam ir tas jāizdara. Tad ir dvēsele, kurai savukārt ir jāaiziet kaut kādas mācības stundas, kuru rezultātā viņai ir jābūt ilgstoši vienai, piemēram, cietums. Es saku, piemēram, jā. Viņai ir tur jāiepazīst radītājs, viņai ir jāaiziet kaut kam, un šie te līgumi tiek saslēgti. Tā ir arī atbild uz to, ka iet bojā cilvēki. Un kā viņi aiziet bojā? Ir šīs te nejaušības, ir nevietā bijis un nelaikā bijis. Bet tie tikai 10%. Tas, kas tagad notiek pasaulē, tā ir dabīga atlase. Cilvēki, tas Bībelē rakstīts, vibrācijas cilvēkiem ir zemes, un viņi vienkārši tiek paņemti prom. Atsijāt, un tā ir tā dabīga. Protams, visur vēl ir. Redzējāt, tur rādīja viens pāris, kurus nepaspēja. Tātad, viņiem nevajadzēja būt tur. Viņiem ir cits. Arī tur. Saprotiet, ja visu... Vienkārši. Tas ir radītāja ziņā, kāpēc tam dēlam bija jāieiet nopirkt lampiņu. Tas ir cits jautājums. Varbūt, ka tā bija tā, tie 10%, tā viņa brīvā griba un nevietā un nelaikā gadījās. Bet pa lielam, tad, ja mums aiziet bojā bērni, pa lielam, tā ir pamatā vecāku skola. Es jums vienu tādu, tā, lai varbūt tas ir saprotams,
situācija. Dzīvo ģimene, un vīrs ir uzņēmējs, plaukstošs biznes. Tas nav ne pie mums un ne Latvijā, bet ir situācija. Un nomirst viņam viņa sieva. Bet tas biznes turās, un viņš tiek pāri kaut kā ļoti smagi un grūti. Un ir bērniņš, puika. Un tam bērnam 18, puisis, vīrietis jauns, jau 18, 19 gadu. Un tad tā sieva ir aizgājusi. Es saprotu, ka tās attiecības ir pietiekoši harmoniskas bijušas, ja. Ir aizgājusi, viņš ar visu sirdi un dvēseli ir tai bērnām mierinājumu atradis. Tā tas notiek mums kaut kur. Esmu teikusi nevienreiz vien, ja mums dzīve kaut ko māca radot ciešanu, tad mums vienmēr būs kāds, kas noslauka asaras. Vienmēr būs ķisenis, ar ko parunāties, uz kā pleci paraudāt. Ja vien mēs paši ar savu prātu neesam uztaisījuši savu cietumu un nevienu nelaižam turklāt. Nenorobežojamies, neciešam un nevainojam visu visā. Vienmēr būs tā. Un šī situācijā viņš atrod mierinājumu šajā dēlā. Atrod šai mierinājumu dēlā un paiet brīdis, viņam vēl joprojām viss tā biznesa lieta iet normāli, jo tad viņam ar naudu šī te pārbaudījuma nav. Jā, viņš ir, kā es teicu, mēs dzimstam, lai būtu veseli, laimīgi un bagāti, jau tikai tāpēc, ka mēs te esam. Un viņam šis dēls smagi saslimst un nomirst. Ir tādi cilvēki, kas var ar dvēseli, zinat, ja no ekspresēņas skatoties, kas var ar dvēseli garu izsaukt, ja, kas var aprunāties. Viņš tik ļoti ir nokritis uz ceļiem, viņam nav spēka piecelties. Viņam ļoti sāp, viņš ļoti grib atrast risinājumu kaut kā izķeproties no tā ārā, un nāk cilvēks, kas dod iespēju sarunāties ar šo dēlu. Viņš viņam saka, es tikai tāpēc, lai tu dzīvotu, es varu pārdot visu savu biznesu, man neko īstenībā no tā visa, kas man ir, nevajag. Tikai, lai tu būtu man blakus. Dēls atbild. Es to nevaru izdarīt un to nedarīt, jo tev ir jāsaņem ciešanas, kuras tu man esi nodarījis. Tad, kad kaut kādā tur dzīvē mēs bijām biznesa partneri, un tu man, pāraujot biznesa attiecības, mani un manu ģimeni iznīcināja. Manā acu priekšā aizgāja bojā man sieva un man bērnu, progalad, vienkārši viņus izputināja un viņi vienkārši iznīca. Un šis te cilvēks ir tik ļoti cietis, jo viņam šī te ģimene ir aizgājusi postā. Un tad viņš ir tas dēls. Un lai šīs ciešanas tas vīrietis saņemtu atpakaļ, viņš ir viņa dēls, 19 gados viņš vienkārši nomirst. Viņam jānomirst, viņam ir jāiziet sākumā sievai, tad ir jāiziet dēlam, lai šis cilvēks spētu atstrādāt savus ciešanas. Kā jums liekas, vai kā tas ir, bet tā, ko jūs esat apgūjusi? Pieņemsim, mums ir savs radu pulciņš, lociņš, teiksim, šeit ir pazīstam, mazāk pazīstam cilvēku, vai kā tas ir, teiksim, tajās iepriekšējās dzīvēs, mēs esam tikai ar tiem saviem, tur dažādi, kā sāk it kā krustojamies un vienā tai sulā, tai lokā, ja viņš ir haotisks no visas jurienes, nezinu no kurienes. Ja ir 7 dvēseles attīstības pakāpes, un katrā pakāpē 20-30 dzīves, kā jums liek? Tur ir tāda diezgan liela putra, bet tas dvēseles jau ir daudz, bet ne tik ļoti daudz. Saprotiet, ja ģimene ir tikai un vienīgi karmiskas attiecības. Tātad kaut kad
te jau ir tad, kad neviens, protams, kad neviens cilvēks nav nu, satikts tāpat vien, nu, ģimenē noteikti tā nav. Es ar savu vīrieti entās dzīves, mēs esam tusējušies, mainīti vietām. Bet, ja jūs uz vienu vecumu, jūs uz vienā laikā bijis vienā? Mēs esam mainīti lomām bijuši, mainīti dzimumiem, protams. Mums ir tās visādas tās projekcijas bijušas. Tikai viņš ir jauna dvēsele un viņam ir savu uzdevumu pie tā. A, kā jūs šito tad nosaukt? Es, piemēram, nenosaku. Kā to var noteikt? Izejot Urantijas kursu tikai un vienīgi. Tikai un vienīgi tādas lietas, nē, nu, šo te par ģimenē, par līgumiem, harmonijām, apstrādēm, tikai un vienīgi. Te? Nē, jau šajā telpā. Tā ir. Bet jūs tur aizbrauksiet tikai tad, ja jums būs 10%. Jā, nu tas ir, kas ir 10 un 9? Tā dvēsele jau bija tā savu brīdi, kad tu sasniedz tos līgus, ne, un kāds tev stāvēja un likt. Protams. Tā jau bija tā Kāds tur maniem jau ir iepriekš padarbojies, un es viņus, kā saka, man jāizpēr tas, kas jau sadarbojies. Pati jau palasiet to, kas tur ir rakstīts. Strādājuši iepriekš visu kaut ko. Palasiet to, kas tur... Mēs sastrādājam vēl citā. Tur jau ir tā lieta. To urantiju, to visu to kursu, un vēl tur kaut ko. Tas nelīdzinās tam, kā aiziet pie zilnieks, un zināt, kas ar to grāmatā. Nu... Tu taču arī jau apmēram, jau... Sāksim ar, kāpēc es esmu vispār pret zilniekiem, Tu aizēji pie zilnieka, es jaunībā aizgāju, es neesmu savādāk. Tu aizēji pie zilnieka, un tu viņam uzdod jautājumu. Vai es satikšu savu tur? Nē, tu aizēji pie zilnieka, un tu, tā, tas pastāstās. Satnāks, nezināts, viņam satnāks, es neesmu pastāks, tas ir bijis, Nē, es uzprasīšu par savu vīru, viņi man kaut ko, pamatā viņi ir labi psihologi, kur runā to, ko tu gribi, jā, bet nē, ne tikai ir, bet saprot, tā jau ir tev programma, kur tu uzliec sev. To, ko viņi runā. Tas ir tikai viens viedoklis, kā tu vari aiziet. Tas ir viens viedoklis, ceļš, pa kur tu vari iet, bet tu vari iet pa kreisi, un vēl pa kreisi, 10% robežā. Un tad, kad es aiziešu 3 soļus šitā, tad man jau ir cits, kas ar manīm notiekās. Kā? Tā kā, piemēram, mēs varam izšķirties, jā, viņam ir cits sieva un kas tur, kaut gan es nevienam neiesaku nākotni, nevienam. Kas ir ar astrologiem un dziedniekiem? Astrologi ir, kas ir astrologi? Ja viņš ir kvalificēts labs astrologs, tad kad vēseli nāk, zinot to visu, kas viņai ir tajā dzīvē jāiziet, tas smuki tiek sasaistīts ar astroloģiju. Tā